Tuvojoties pusdienas laikam, Jelgavas pils parkā cikārt steidzīgos studentu soļus nomainīja māmiņas ar bērnu ratiņiem, pie kuriem kā akcijas lielā ratu pastaiga atpazīšanās zīme piestiprināta dzelteni baloni. Dzelteni tas ir saulīte, tas ir brīnumiņš, tas prieks par bērnu, jo tas ir ļoti liela atbildība un tāpat kā ir ļoti liels prieks. Sociālā akcija, kad vienā laikā dažādās vietās pulcējas bērni savos pirmajos transporta līdzekļos, Latvijā notiek jau 3. reizi. Tikpat ilgi jelgavniekus kopā aicina Ieva. Pirmajā gadā atsaukšās 24 mammas, bet šodien pāri Lielupas tiltam parādē jau dodas ap 70 ratiņiem. Pārsvarā māmiņām, kad piedzimst bērniņš, tad viņiem ir māja, spēļu laukums un apkārtējie tā kā mazāk, vairāk velta laiku bērniem, bet gribas jau ar kādu parunāties, un ar ko ja ne, ar tādu pašu māmiņu. Šādas kopā sanākšanas ļauj māmiņām savstarpēji iepazīties un pārunāt jautājumus, ko pa īstam saprot tikai tie, kuriem pašiem mājās ir kāds mazs ķipars. Sanita jau atgriezusies darbā, un mazo Eduardu redz tikai vakar stundās. Vairāk psiholoģiski tā, ka liekas, kā es tā viņu atstāšu, ka viņš grib vēl tomēr ar mammu būt kopā, bet apstākļi ir tādi, ka jāiet un jāstrādā. Bet Roņu ģimenītei, kurā aug 2 bērni, šis ir pirmais pasākums, kurā kopā ir viss, jo tētis tikai pirms dažām dienām atgriezies no Anglijas. Viņu prāta attieksme pret ģimenēm ar bērniem šajās valstīs ir kā diena pret nakti. Kādā veidā viņi to varētu izdarīt? Nauda izpalīdzēt visādus pasākumus, visādus tā, lai interesantāk ir. Tagad es paskatījos, kā Anglijā notiek, ka bērniem tur vismaz tā rūpējas par ģimenēm un visu par bērniem, visu tam līdzīgi. Arī nākamgad jelgavnieki ir gatavi piedalīties parādē un ļoti cer, ka nākotnē atradīsies kāds nopietns atbalstītājs, lai akcija varētu kļūt par īstiem svētkiem ar dažādām rotaļām un dziesmām. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.